Tā, sveiki vēlreiz. Iepriekšējā reizē man nesanāca nošērot ekrānu. Es ceru, ka man tagad ir izdevies, tūlīt pārbaudīšu. Diemžēl nevar redzēt manu seju. Jā. Bet es ceru, ka var dzirdēt balsi. Tā, tūlīt paskatīsimies. Tā. Nu, izskatās, ka strādā. Jā, izskatās, ka strādā. Nu, neko. Kas saka? Sveiki visiem, kas mani skatās, jā, un klausās. Šodien parādīšu tev, ko var redzēt organismu pārbaudas testā. Nu, lūk, jā, tā ir tāda programma, kurā es tagad rādīšu testa pacientu, testa piemēru. Jā, tātad šajā gadījumā mēs skatāmies uz vispārējo tāda sistēma vispārējo stāvokli. Tātad, ko mēs varam redzēt? Mēs varam redzēt vispārējo cilvēku stāvokli, jā, vai tas ir apmierinošs vai neapmierinošs. Tad varbūt vēlreiz ievadam, tā kā iepriekš neizdevās video, ja, kopā ar manu seju, tad šoreiz bez sejas, un šajā video es tev parādīšu, ko mēs varam redzēt organismu pārbaudas testā. Tātad šeit mēs iziesim cauri instrumentam, ar ko es ikdienā strādāju ar klientiem, un kādas iespējas ir, ja, kā saka, veicot šo testu, ko var redzēt par tavu organismu stāvokli. Nu, lūk, sākumā mēs varam redzēt arī, vai organisms ir saskāpis, vai organismā ir pārāk sārmaina reakcija. Šajā gadījumā šeit mēs redzam, ka ir vidēji sārmaina reakcija šūnās, kas nozīmē pārāk sārmaina reakcija šūnās. Mums interesē parasti, lai būtu neitrāls pH vai viegli sārmains. Ja? Tad zinu, ka daudzi, kuri skatās, ir dzirdējuši par to, ka svarīgi sārmoties, ja? Bet 10% gadījumos no cilvēkiem ir izņēmumi, ka cilvēks ir pārāk sārmains. Ja? Bieži vien tas nav saistīts ar uzturu, ko cilvēks ēda, bet ar nepareiziem vielmaiņas procesiem organismā. Un baktērijas ir tās, tie parazīti, kuri mīl vairoties sārmainā vidē, pārāk sārmainā vidē, jā, tad, protams, arī labās baktērijas mums vairojās sārmainā vidē, un sliktās baktērijas arī. Nu, lūk, un tāpēc ir tā, ka ļoti bieži cilvēkiem, kuriem šādi izņēmuma gadījumi, viņi saskarās ar daudz un dažādiem iekaisumiem, ar ko viņi netiek galā. Jā, un tas viens no iemesliem var būt šī pārāk liela sārmainā reakcija šūnās. Nu, lūk, tālāk, ko mēs varam šeit redzēt, arī cilvēks, kurš atnāk uz organismu pārbaudas testu, viņš var saņemt šāda veida analīzi arī e-pastā. Un mēs varam redzēt tātad 9 galvenās vadošās sistēmas, kā piemēram asinsrites sistēma, bronhu plaušu sistēma, gremošanas sistēma, urīnceļa sistēma, endokrīno, ja, kas ir hormonālā sistēma, imūnsistēma un galvas orgānus, kā arī skeleta muskuļu sistēma un limfātisko sistēmu. Ko mēs šeit varam redzēt, ka zaļā krāsa nozīmē, ka darbojās normas robežās, un zilā krāsa nozīmē, ka ir nepietiekama darbība. Nu, lūk, kā arī mēs varam redzēt nervu sistēmas darbību, kura tiek iedalīta jau daudz smalkāk. Tātad ir veģetīvā nervu sistēma un centrālā nervu sistēma. Šajā gadījumā tie, kas satraucās par veģetīvo distoniju, ja, tad šeit mēs varam pasīties, kā strādā šī veģetīvā nervu sistēma. Un tālāk jau analizēt, kas varētu būt tas ierosinātājs šai veģetīvās nervu sistēmas izmaiņām. Tālāk, tātad, ko mēs varam redzēt vēl, ka mums ir iespēja izšķirt un paskatīties smalkāk jau 47 orgānus un sistēmas. Ja? Tātad šeit mums dalās orgāni gan labajā pusē, gan kreisajā pusē. Ja, ja mēs skatāmies ar smadzeņu cirkulāciju labajā pusē, smadzeņu cirkulāciju kreisajā pusē. Un katrai šim orgānam ir savs normas koridors, ja, kā viņam būtu jāstrādā. Zaļš, tātad līdzīgi kā luksuforā, ka tas ir labi, zils, ka tas ir nepietiekami. Mēdz būt arī citas krāsas, ja šajā piemērā nav, kuras jau mēs varam skatīties smalkāk.
Tātad orgāni var strādāt vai nu normas robežās, kas ir labi, vai nu viņiem var būt samazināta, novājināta darbība, tās visas zilās krāsas un sarkans un oranžs nozīmē, ka konkrētais orgāns strādā pārslodzē, ja, vai tur ir kaut kādi nopietni iekaisuma procesi. Tālāk mēs varam skatīties sirsniņu labo kreiso pusi, ja, redzes orgānus, ja, deguna dobumus, hipotalamus, hipofīzes dziedzerus, ja, kas ir tā kā hormonālas sistēmas orgāni, aizsūta dziedzeres, ja, kas ir ar plaušu sistēmu, vairogdziedzeres labā kreisā puse, virsnieres, ja, kas mums saistīts arī ar stresu, ar kortizolu, ja, kad cilvēki ir daudz stresā, tad viņiem mēdz izsit šie virsnieru dziedzeri. Krūtis, ja, labā kreisā, bronhi, plaušas, balsene, ja, traheja, līmfmezgli, kakla vīdenes, kakla mandeles, liesa, ja. Iespējams, ka daudz no šiem orgāniem tu nemaz nezini. Tas nekas, ja, nav viss jāzina. Vienmēr ir jāskatās, kas mūs interesē, kāda ir tā problēma. Āknas, žultspulces, kuņģis, ja, tad viss, kas mums ir ar gramošanas sistēmu, 12 pirkstu zārna, resnā zārna, mums tiek dalīta vairākās daļās, kā horizontālā, ja, augšupejošā un lejupējošā, tad mums arī tievās zārnas ir aizkuņdziedzers, rīkla, barības svats, prostata, ja šajā gadījumā, tā kā tas ir vīriešu piemērs, urīnpūslis, ja, sēklinieki, nieres, labās un kreisās puses, nu šeit ir kā savienojumi, te ir domāts rokas, latviešu valodā nevienmēr veiksmīgs tulkojums, jo pats tests ir pieejams 20 valodās. Un kāju locītavas, ja, labā kreisā puse. Nu, lūk, ko mēs vēl varam redzēt, mēs varam paskatīties, piemēram, no projekcijas viedokļa, kurus ķermeņi tā tad atrodas kaut kādi sāpošie punkti, ja cilvēkam ir kaut kādas sāpes kaut kādā konkrētā vietā, mēs varam paskatīties, vai ir kaut kas iekrāsots tajā zonā un kāds orgāns ar to ir bijis saistīts. Piemēram, labajā paribē, ja cilvēkam mēdz būt sāpes, uzspiežot virsū, mēs varam redzēt, ka tad ir āknas šeit mums parādās zīmējumā. Vai, piemēram, ja mums ir kaut kādas sāpes kreisajā plecā, mēs varam uzklikšķināt virsū un paskatīties, ja, ar ko tas var būt saistīts. Ja, tas var būt saistīts, piemēram, ar liesu. Ja, tāpatās arī uz sejas, ja ir kaut kādi punkti, kas ir jūtīgi vai sāpīgi, arī uz viņiem uzklikšķinot, mēs varam redzēt, ar kuriem orgāniem tas var būt saistīts. Ja. Nu, lūk, tādā veidā arī mēs varam atrast jau to cēloni, no kurienes tad nāk šis diskomforts. Jo tieši cilvēki ir tā, ka viņi ir iztaigājuši visādus speciālistus, un viss it kā ir normāli un nesaprot, ko tad īsti darīt, ja, jo tās sāpes vai kaut kādas tās sūdzības viņas ir, bet cēloni nevar atrast, ja. Tad šādā veidā, ar šāda veida testu var diezgan labi atrast šo cēloni. Tālāk mēs varam paskatīties, mums ir mugurkauls, ja, un arī mugurkaulu skatoties, mēs redzam, ka ir zilas daļas, ja, zili skriemeļi un ir zaļi skriemeļi. Tātad zili skriemeļi nozīmē, zaļš ir labs, ja, bet zili skriemeļi nozīmēs to, ka kaut nepietiekama apasiņošana ir šajā skriemelī. Un, ja viņi ir nepietiekami, tad arī var ciest konkrētie orgāni, kas ir saistīti ar šo skriemeli, ja, jo arī no mugurkaula iet šie asinsvadi turp atpakaļ, un viss vielas, kā saka, cirkulē turp atpakaļ. Un līdz ar to, ja kaut kur šeit ir nepietiekama apasiņošana mugurkaulā, līdz ar to var ciest, piemēram, nieres, ja mēs šeit uzklikšķinām uz šo, vai virsnieres, ja, tad var būt problēma orgānā veidoties no mugurkaula, ja, vai arī otrādāk, protams, arī var būt, ka no orgāna un tālāk jau aiziet iekaisumi un citas lietas uz mugurkaulu. Šeit, protams, mēs varam skatīties, jau arī ir aprakstošā daļa par mugurkaulu, kādas izmaiņas notiek. Tad tālāk mēs varam skatīties, ir arī sakārtoti orgānu un sistēmas pēc vājākā augšā, ja, tad šeit varbūt nepareizi sakārtoju atpakaļ, tad kā vājākais orgāns šim konkrētiem cilvēkam ir 12 pirkstu zārnas, ja. Tālāk ir nieres labā un kreisā puse un locītavas, ja, tad mēs varam redzēt jau, kas ir tas vājākais posms šim cilvēkam organismam.
Un bieži vien sakārtojot vājāko posmu, sakārtojas arī ļoti daudz citi jautājumi organismā, jo mūsu organisms ir ļoti gudrs, un viņš cenšas vienmēr visu izlīdzsvarot. Un sakārtojot vājāko, var arī diezgan viegli sakārtot kaut ko citu. Tālāk mēs varam skatīties arī vienkārši pēc sistēmām, ja, kurā ir visvairāk nobīdes no normas, kur visvairāk ir šie zilie rādītāji. Ja. Mēs redzam, ka šajā gadījumā visvairāk šim cilvēkam cieš locītavas, ja, tad ir kaut kas ar locītavām, ko jau, protams, jāskatās smalkāk, kas tieši ar locītavām. Tātad mēs varam arī redzēt energosistēmas, jeb tautā sauktās čakras, ja, un tātad šeit mēs varam redzēt 7 vadošās čakras, un, piemēram, ka visās čakrās ir ienākoša, ieplūstoša enerģija, un 3. čakrā ir aizplūstoša enerģija. Šeit jau mēs varam skatīties cilvēku no enerģētikas viedokļa un skatīties, kā viņš varbūt arī sevi ietekmē no psihosomātikas viedokļa. Tātad šeit mēs redzam, ka 3. čakrā ir aizplūstoša enerģija. Tas nozīmē visdrīzāk cilvēks nedara to, ko viņš grib, jo tas ir gribas centrs. Un tad, protams, tālāk jau var skatīties, kas ir tad tie iemesli, kāpēc viņš nedara to, ko viņš grib, un kā viņam palīdzēt, kā saka, atrisināt šo jautājumu. Tur jau vairāk mēs skatāmies no psihosomātikas puses. Tālāk mēs varam skatīties arī aurogrammu, ja, kad šī oliņa viņa ir diezgan laba, tātad aura ir diezgan spēcīga, bet nav pietiekami spēcīga. Ja, tad ir tomēr kaut kādas lietas, kas traucē šim cilvēkam pilnībā justies komfortabli. Tālāk, ko mēs varam redzēt testā, ir parazīti. Ja, parazīti mums dalās 5 variantos. Tātad ir vienšūņi, kas ļoti smalki, līdzīgi vīrusiem, pavisam maziņi, sēnes, tā saucamās parazīta sēnes, ja, kā piemēram, ko mēs klasiski zinām, tā ir kandida, ja, bet nu ir ļoti daudz un dažādas citas sēnes. Šeit ir tie latīniskie nosaukumi, kas ir universāli pasaulē. Šeit ir, protams, arī aprakstošā daļa, ka mēs varam atvērt vaļā, palasīt smalkāk, kā tas izpaužās un no kurienes var to dabūt. Ja, visur, kur ir pielikts klāt i-burtiņš, tur ir iespēja to visu izlasīt, vai arī var vienkārši ņemt, kopēt iekšā internetā latīnisko nosaukumu un skatīties jau visus rakstus, kas ir saistīti ar šo parazītu. Arī rāda, kurās vietās tātad atrodas, ja, vislielākā šo parazītu lokācijas vieta, ja, kur vislielāka šī frekvence ir, jo tad šie parazīti noteikti uz frekvenču principa ir kartotēka, ar ko tiek salīdzināts, ja, tas jau vairāk nekā 100 gadu pētījumi, ka katram parazītam, katram mikroorganismam ir sava frekvence vibrācija, kuru tātad noskanējot ķermeni, šo vibrāciju noķer un pēc kartotēkas atrod šo konkrēto parazīta veidu. Mēs vienmēr skatāmies 85% un uz augšu parazītus, jo tā frekvence tātad ir ļoti izteikta un visdrīzāk šis parazīts ir šajā aktīvajā fāzē, kas nodara vislielāko kaitējumu organismam. Jo, protams, skaidrs, ka pilnībā tīru cilvēku nemēdz būt, ja mēs vienmēr cilvēku zina, ka daudz, kas nāk pie manis, viņi tur grib super attīrīties tā, ka nu neviena parazīta nav. Teikšu tā, ka cilvēks visu laiku saskarās ar šiem parazītiem, gan mēs apēdam, gan caur ādu, gan visu laiku mēs esam kontaktā ar šiem dažādiem parazītiem. Bet svarīgi ir, lai mūsu organisms ir pietiekami stiprs, lai spētu no viņiem atbrīvoties. Pat ja mēs apēdam pārtiku, vai tās ir salātlapas, arī uz salātiem dzīvo tārpi, ja, un tārpoliņas, un viņi visi tik mikroskopiski, nevienmēr acīm mēs to redzam. Un līdz ar to mēs varam gan izvērt katru dienu kaut ko apēst, bet svarīgi ir, lai mūsu kuņģa sula būtu pietiekami spēcīga, lai viņa iztīra, kas saka, ārā to visu un nekas neiedzīvojās. Nekas neiedzīvojas, bet, respektīvi, nekas nespēja vairoties tādā apjomā, ja? Līdz ar to arī mūsu imūnsistēma, lai būtu pietiekami spēcīga un spētu nomākt to, kas ir iekļūst mūsu organismā.
Tālāk mēs skatāmies, mums ir baktērijas, jā, arī, kuras mēs varam šeit redzēt, un šeit mēs varam redzēt, ka, piemēram, ir kaut kas ļoti aktīvā fāzē, vairogdziedzera rajonā, jā, tad mēs varam skatīties, kāpēc, un meklēt jau tos risinājumus ar cēloņus kombinācijā ar kaut ko citu. Tālāk mēs varam redzēt arī vīrusus, jā, kas mums šeit aktīvi dzīvojās, un helminti ir tie saucamie tārpi, jā, un šeit mēs varam redzēt arī, kāda veida viņi ir un kur viņi atrodas, jā, kā mēs šeit arī redzam, ka ne visi dzīvo zarnu sistēmā, ja, kāda lielākā daļa uzskata, ka attīrot zarnas viss ir kārtībā, nu tā gluži arī nav. No zarnām mēs attīram tos, kur dzīvo zarnās, ja, bet, ja mums kaut kas dzīvo šeit, piemēram, kuņģī ir opistorhi, ja, tad opistorhus var dabūt no zivīm, apēdot tur suši un kaut kādu svaigu lasīti, ja, mēs varam dabūt opistorhus, un ja viņi ir kuņģī, tas nozīmē to, ka ir kaut kas apēsts, ja, un viņi atrodas patreiz kuņģī, bet tas vēl nenozīmē, ka viņi iedzīvosies, jo organisms būs ļoti spēcīgs un kuņģis sula būs ļoti spēcīga, viņi arī var iznīcināt to, ja. Tas ir vienkārši starposms, neviens parazīts ilgstoši kuņģī nesēdēs, ja, jo tur nav iespējams dzīvot, tas ir vienkārši tā kā vidusposms. Parasti dzīvo zarnās, ja, pat muskuļos, tad mēs redzam, ka žultspūslī, aknās, ja, tad arī plaušās, viss kaut kur dzīvo šie parazīti un pat acu konjektīvā. Tā kā šajā gadījumā ir jāsaprot to, ka viņi ir tik smalciņi un maziņi, kad ar acīm bieži vien mēs to nevaram redzēt. Tālāk, ko mēs varam redzēt, ir paredzamās izmaiņas šeit jau ir saistībā ar 60 000 klīniskiem pētījumiem, tiek salīdzināti dati, un šis nav diagnozes, ja, tie ir salīdzinātie dati ar pacientiem, kuriem ir bijuši šāda veida diagnozes, un tā ir tāda tā kā iespējama tāda prognoze, ka, ja ilgstoši šim cilvēkam paliek šāds stāvoklis, ka viņš var kaut ko, nu, teiksim, izveidot kādu problēmu savā organismā, ja. Tāpēc tas vienmēr jāskatās, nu, tā kā preventīvi. Tālāk mums ir bioloģiskais vecums, ja, mēs esam tā kā īstais vecums un bioloģiskais vecums. Šis cilvēks tiek uzskatīts no šūnu viedokļa, ka ir atjaunojies, ja, diezgan krietni jaunāks nekā viņa bioloģiskais vecums. Ja. Tālāk, ko mēs skatāmies, ir vitamīni. Vitamīns, ko mēs šeit redzam, tātad, ja zaļais nozīmē, ka ir normā, un sarkanie nozīmē, ka ir deficītā. Un šeit mēs redzam, ka B2 un B6 ir tas, kas pietrūkst, ja, šim cilvēkam. Tas var būt arī nesabalansēts uzturs, ka viņš ēd kaut ko konkrētu un kaut ko nē, ja, kaut kas uzturā pietrūkst, tad jāskatās, kādos produktos tieši ir šie vitamīni un jācenšas viņus vairāk uzņemt. Tālāk, kas mums šeit ir mikro, makro elementi, jā, tad mums ir varbūt toksiskā slodze, arī tie var būt dažādi smagie metāli. Kā mēs redzam, palielinās steroīdu hormonu saturs organismā, jā, ko mēs arī ļoti bieži varam uzņemt ar pārtiku. Tālāk mums ir aminoskābes, un tātad tās ir aizvietojamās aminoskābes, tāda mums ir daļēji aizvietojamās aminoskābes un neaizvietojamās aminoskābes. Pamatā būtu jāpievērš uzmanību neaizvietojamām aminoskābēm, jo no tām veidojas tālāk daļēji aizvietojamās un aizvietojamās aminoskābes. Tā kā šeit mums būtu jāskatās, šeit arī ir rakstīts, kā tas izpaužās, ja šī aminoskāba trūkst, ja, piemēram, ka locītavās var būt dažādas problēmas, un arī no kurienes mēs varam uzņemt, ja, pakšaugi, olas, ciploki, tad jau šeit ir doti varianti, kā mēs varam ar uzturu uzņemt šīs konkrētās aminoskābes. Tālāk mums ir tāda interesanta sadaļa kā psihosomātika, ko mēs arī varam paskatīties cilvēku no psihosomātikas puses. Ja? Un tālāk jau
skatīties, kā vislabāk risināt šo jautājumu, ja tas ir psihosomātikas jautājums. Tad vēl mums ir mainīta reaktivitāte, kas ir tā saucamie, varētu teikt, alerģijas marķieri vai precīzāk, nu tādi, tad, ka organisms diezgan negatīvi reaģē uz šiem konkrētiem produktiem. Nevienmēr tas nozīmē, ka cilvēks nevar šos produktus ēst uzturā, tur vienmēr jāskatās dziļi, bet tas var būt arī kā iemesls kaut kādām sūdzībām, ja, kad, teiksim, tur saplocītavas vai ir nogurums, ja, tas arī var būt kā cēlonis, ka kaut kāda produkts ir tā pārstrādājās. Protams, jāskatās, iespējams, ka sakārtojot organismu, arī cilvēks var atbrīvoties no šīs problēmas. Ja. Tur vienmēr jāskatās kombinācijā ar konkrēto cilvēku. Nu, lūk, jā. Tā, nu, lūk, es izstāstīju, parādīju, kā izskatās organisma pārbaudas tests. Ja tev ir kādi jautājumi vai interese to izmēģināt, tad droši raksti. Jā, un jā, tas arī šodien viss. Labi, lai tev jauka diena, un tiekamies kādā citā video.